Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Marks 16. nodaļā. Kad sabata diena bija pagājusi, Marija Magdalēna un Marija Jēkaba māte un Salome nopirka smaržīgās zāles, lai ietu un svaidītu Jēzu. Nedēļas pirmajā dienā rīta agrumā saulē lecot, tās nāca pie kapa un sarunājās savā starpā, kas mums novels akmeni no kapa ieejas. Pacēlušas acis tās redzēja, akmens jau novelts, bet tas bija ļoti liels. Ienākušas kapā tās ieraudzīja baltās drānās tērptu jaunekli sēžam labajā pusē, un tās izbijās. Bet viņš tām sacīja: nebīstieties, jūs meklējat Jēzu Nācerieti, krustā sisto. Viņš ir augšām cēlies, un viņa šeit nav. Redziet vieta, kur tie viņu nolika. Bet ejiet un pasakiet to viņa mācekļiem un Pēterim, viņš pirms jums aizies uz Galileju, tur jūs viņu redzēsit, kā viņš jums sacīs. Tā kunga evaņģēlijs. Slavu tev, Kristu. Mēs lūdzam, nāc, kungs, ar savu svēto garu, svētī tavu vārdu tavā patiesībā, piepildi mūsu sirdis, ka mēs to uzņemam, ka šis vārds iekrīt mūsu sirdīs un nes bagātīgus augļus. Jēzus vārdā, amen. Lūdzu, sēdiet. Kristus ir augšām cēlies. Šis nav vien tāds lieldienu izsauciens, bet aiz šiem vārdiem ir spēks, kas liecina par to, ka Kristus ir panācis, ka mūsu grēki, kuri nes nāvi, ir nolīdzināti Jēzus krusta nāvē. Un tam seko augšām celšanās, jo nav vairs grēku, kuri mūs nāvē varētu paturēt. Un te būtu jāsaprot, kas ir nāve un kas ir dzīvība. Nevienmēr šie vārdi ir tādi pašsaprotami cilvēkiem. Ja mēs runājam par nāvi, mēs tikko dzirdējām vecās derības lasījumu, kur Ecehēls ļoti labi parāda to, ka cilvēce ir kā miruši kauli, kuros nav dzīvības. Un mēs zinām arī no 1. Mūzes grāmatas, ka Dievs brīdina Ādamu. Viņš saka: ēd no visiem dārza kokiem, bet no laba un ļauna atzīšanas koka neēd, jo tai dienā, kad tu no tā ēdīsi, tu mirsi. Un mēs zinām, kā tas beidzās. Ādams ar Ievu ēda no aizliegtā augļa. Viņu dzīves ilgums gan bija gandrīz 1000 gadi, bet beigās viņi arī nomira. Un savā dzīves laikā viņi piedzīvoja grēka graujošo spēku, kas nes nāvi un kas saindē visu sev apkārt. Viņi redzēja, kā viens no viņu dēliem nogalina savu brāli, viņu otro dēlu. Viņi redzēja, kā viņu pēcnācēji sabuntojas pret Dievu, kuru viņi pazina kā mīlošu, kas par viņiem gādā un visu viņiem dod. Šie viņu pēcnācēji cēla pilsētu savam vārdam, tātad atsakoties no Dieva, ceļot sevi Dieva vietā un sākot pielūgt telkus, debesu spīdekļus, sauli, mēnesi un rokām darinātus tēlus. Un mēs zinām šo Bābeles torņa stāstu, kad Dievs sajauc valodu cilvēkiem, lai ļaunumu ierobežotu. Un visbeidzot, Ādams ar Ievu mirst, viņi mirstot nomira. Arī mūsdienu cilvēks piedzimst un sāk mirdams mirt, piedzīvojot dažādas grēka sekas un izpausmes savā dzīvē, līdz beidzot nomirst. Ecehēls parāda, ka pasaules ļaudis ir garīgi beigti. Tie ir šie izkaltušie kauli. Tad tiek aprakstīta aina, kā tie tiek pamazām atdzīvināti. Tie tiek atdzīvināti viņiem sludinot. Šiem kauliem tiek sludināts. Un arī jaunajā derībā mēs varam atrast, kur apustulis Pāvils saka, ticība nāk no sludināšanas. Kad cilvēks dzird Dieva vārdu, dzird Dieva žēlastības evaņģēliju, tas tiek garīgi no miroņiem
augšām celts. Kad cilvēks dzird par Kristus nopelnu un to, ka Kristū viņa grēki ir piedoti un ka viņam ir izlīgšana ar Tēvu, kas viņu mīl, cilvēks tiek darīts garīgi dzīvs. Un caur kristību Dievs dāvā cilvēkam svēto garu. Un caur svēto garu mūsos rosās Dieva dzīvība. Un mums ir vienība ar Dievu. Un ārēji varbūt, ka tas pie cilvēka notiek, nekas varbūt daudz nemainās. Šī cilvēka seja varbūt nesāk spīdēt kā prožektors un viņš nelido metru virs zemes. Prieks un mīlestība gan ienāk vairāk kristieša dzīvē, bet šī dzīvība, ko dod Dievs, nav vien mazliet vairāk prieka un mīlestības mūsu dzīvē pie tā, kas mums jau ir. Ja cilvēks tiek caur Kristu garīgi darīts dzīves tagad, tad tā liela atšķirība ar to, kurš nav garīgi dzīves, ir tāda, ka garīgi dzīvais turpina dzīvot dzīvībā arī pēc nāves. Kā tas ir dzīvot dzīvībā, kā tas ir dzīvot nāvē? Kā tas ir mirdams mirt? Dzīvība, mēs zinām, tā nav vien kustēšanās, darīšana, runāšana, eksistēšana. Dzīvība nebūt, cilvēks dzīvībā ir tāds, kurš nav atrauts no dzīvības avota. Dzīvot nozīmē nebūt atrautam no Dieva. Cilvēks, kas ir attiecībās ar Dievu, bauda visu, kas nāk no Dieva, pat tad, kad nāve iedzeļ cilvēkam līdz nāvei. Pat tad. Šādu cilvēku Svētais Gars augšām ceļ, jo šāds cilvēks nevar mirt, viņš nevar nomirt. Viņš mirst un augšām ceļās. Viņš nevar mirt tādēļ, ka viņš nav atrauts no mūžīgās dzīvības avota Dieva. Cilvēks, kurš ir šajā dzīvē atrauts no Dieva, viņā vēl kaut kāda dzīvība ir, kas ir atlikusi no Dieva dotā, bet šāds cilvēks dodas nāves virzienā. Bībele saka, ka grēka alga ir nāve, bet Dieva balva Jēzu Kristu ir mūžīgā dzīvība. Un Jēzus Kristus ir vienīgais, kas spēj šo virzienu no nāves pagriezt uz dzīvību. Viņš ir vienīgais, kas to virzienu var nomainīt. Tas brīdis, kad tas kļūst iespējams, ir, kad Jēzus augšām cēlās. Cilvēks, kurš dzīvo bez Kristus, viņam nav uz ko cerēt. Visas viņa darbības centieni nespēj novērst neizbēgamo nāvi, garīgo nāvi, kas jau ir klātesoša un fizisko, kas agri vai vēlu tai sekos. Tādēļ mums, kuru kungs un pestītājs ir Jēzus Kristus, viņa augšām celšanās, tas ir pagrieziena punkts visam. Caur Kristus augšām celšanos mēs no nāves pārējām dzīvībā. Un priecāsimies tad par to ar varen lielu prieku. Un šī ir īpaša diena, kad par to priecāties, kad par to atcerēties. Un īstenībā mēs tālāk dzirdēsim arhibīskapa vēstījumu, katrs dievkalpojums ir Kristus augšām celšanās svētki. Mēs esam aicināti arī iet un sludināt mirušiem kauliem sev apkārt, lai arī viņi kļūst dzīvi. Ļausim, lai Dievs mūs lieto, lai vēl daudz mantotu Kristumu caur viņa spēcīgo vārdu un caur viņa mīlestību, ko Dievs caur Kristu un caur kristiešiem vēlas sniegt ik vienam cilvēkam. Sniegt viņa žēlastības evaņģēliju, sniegt dzīvību un augšām celšanos. Lai Dievs uz to mūs svētī un mums palīdz. Kristus ir augšām cēlies. Patiesi, patiesi viņš ir augšām cēlies. Amen.